Piedraud Martai un liek rīkoties. Marta dodas pie Aivara un cenšas koķetēt. Edgars pamostas kopā ar Helēnu un gatavojas doties uz Angliju. Vadims ir kopā ar Rasmu un apgalvo, ka jau vairākas dienas nav bijis mājās. Silvija priecājas, ka kopš viņas saslimšanas ar veibakām Vadims ir visu laiku mājās. To dzird Rasma. Marta lūdz Edgaru nebraukt prom, Edgars aizbrauc. Nu, vai nav pavisam cita lieta, kad pašiem savus ofisus? Jā, protams. Citā tā mūžīgā mīcīšanās pa viesnīcas istabiņā. Jā, redziet, bet bija jānāk vienam, kas pieņem lēmumu, kas izdara visu līdz galam. Jā. Nu, tagad viss ir kārtībā, nekas nemētais, visi dokumenti viena vieta, visu var atrast. Jums ir organizētāja talants? Bez šaubām, ka ir. Redziet, kas pats ir sācis no nulles un izgājis visam cauri, riskējis, licis visus spēles, tas, prot, arī novērtēt lietas. Jā, nevis tā kā te viens otrs, kuram burtiski akcijas iegrūž rokā kā dāvana. Šeit ņem pārvaldi. Ko tāds var novērtēt? Tieši tā. Un ja tas jau ir tavs īpašums, tā teikt, dzimtas īpašums, vai ne? Protams, ar laiku te viss būs top. Jā, noregulēts kā kārtīgs pulkstenis. Nu, stāstiet man to ideju par parku. Tā, tūlīt, tā. Te būs. Tā tad. Iesim te, varbūt. Tā. Nu tā. Te ir sanatorija. Vienā pusē skats uz jūru ideāls. Viss kārtībā. Otrā pusē skata nav nekāda. Kaut kādas drāzes lūžņi, var sakot, nekas nav vainavs cienīgs. Nu, un jūs priekšlikumi? Parks. Ilūzija par parku. Mēs uztaisam asketiskus celiņus. Var sakot, to visu var redzēt. Teiksim tā, vizualizācija. Tā. Tā. Redz. Tā tas varētu būt. Nu, skaisti, patiešām skaisti. Ziniet, es šai projektā pagaidām negribētu ieguldīt neko. Pirms tā viesnīca nav mans īpašums. Jo, ziniet, savādāk iznāk tā, es pats palielinu uzņēmumu vērtību, lai pēc tam par lielāku summu atpirktu to no citiem līdziepašniekiem, vai ne? Nu jā, loģiski nav. Nu, kā jums veicas ar Silviju sarunās par viņas daļu pārdošanu? Viss notiek. Es domāju, rezultātam jābūt. Man gan nebija nekāds laika limits noteikts. Protams, ka ne, bet es domāju, ka jūs pats esat ieinteresēts notikuma ātrākā attīstībā. Ja jums nekas neizdodas, varbūt, ka man pašam mēģināt. Pētersam kungs, viss būs kārtībā. Viss būs labi. Labi. Cerēsim. Labrīt! Labrīt. Es gribēju paņemt līgumus ar pārtiks preču piegādātājiem. Viss, kas attiecas uz kafejnīcu un restorānu, ir šeit te atvilknē. Jā, paldies, Ivo. Es iekodīšu otrās brokastis. Jums Anglijā rēšana viss ir kārtībā. Pirmās brokastis, otrās brokastis. Jā, tie man tāda Anglijas paraduma. Bez lanča es līdz pusdienām nevaru iztikt. Satīties, sapīties un pēc tam mācīties. Nav vairs kur paglāpties, nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums. Kas gan tur bija starp mums, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl, neaiziet vēl, nesaplēc vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu es sauc, un šiestu dētu es pats. Bet tik līdz es apstāšos, es
atsūtīja, lai paskatītos, kāpēc tu nepieņem savu maiņu. Kurš tu tev sūtīja? Gunārs, Milda? Abi divi. Ko tu paši nenāc? Gunāram klienti, Mildai pasūtījumi, bet, ja tu gribi, es varu viņus pasaukt. Paklaus, tu slim esi? Jā. Tā arī viņiem pasaka, ka es esmu slim un lai Gunārs šodien strādā manā vietā. Bet varbūt tev ir temperatūra, varbūt man kādu zāles tev atnest? Nē, nevajag man nekādas zāles, man vispār neko nevajag. Man vajag, lai man liek mierā, saprati? Kāpēc tā? Es varbūt tev varu palīdzēt? Nē, nevar. Vispār man neviens nevar palīdzēt. Beidz, es taču redzu, ka tu par kaut ko pārdzīvo. Visiem šitā uznāk. Negribas nevienu redzēt, ne ar vienu satikties, pat pa telefonu negribās ar draugiem runāt. Kā tu to tik labi zini? Es nogulēju gadu uz gultas pēc tā kritiena no zirga un nevarēju staigāt. Un tad visi tie cilvēki nāca un teica, būs jau labi, būs jau labi. Un tad vispār spēt gribējās, bet, es jau neko nevarēju izdarīt. Bet tavām problēmām noteikti ir jābūt atrisinājumam. Tā taču nevar būt, ka nav. Kā tad būs šodien? Varbūt tās atvest to Rudolfu uz viesnīcu un pagaidīt Martu mazliet. Šodien nevajadzēs. Tātad Marta kaut ko ir sākusi darīt, lai dabūtu viesnīcas akcijas no Aivara. Varbūt sākusi, bet varbūt arī nē. Nē. Tagad visas aktivitātes mēs apturēsim. Kā apturēsim? Es neiebraucu. Mana meita kopā ar Aivaru Delu aizbrauca uz Angliju. Iespējams, ka Petersonā viesnīcas akcijas mēs iegūsim cita veida. Kāda? Teiksim, ka kazu dāvanu Helenai no Edgara. Šef, jums galva strādā. Super. Protams, ka strādā. Varbūt tās tad man pateikt Martai, ka viņas uzdevums tiek atcelts. Nevajag. Lai meitene tagad vēl pagaida, pastreso. Manas problēmas nav atrisināmas ar naudu vai medicīnisku iejaukšanos. Un kā tavas problēmas var atrisināt? Es nezinu. Ja es zinātu, tad es te negulētu un neblēnstu griestos. Man viss ir skaidrs. Es Kas tev ir sapratu. skaidrs? Ko tu saprati? Visu, Pagaid, varbūt kaut ko zini. Pastāst man. Ko daudz. Es toreiz jūs redzēju vestibilā, kā jūs runājāties. Tu toreiz arī biji noraudājusies, atceries? Jā, un tagad viņš aizbrauc ar Helēnu uz Angliju. Patīk tev tomēr tas Edgars. Jā, bet viņš ir stulbens. Piedod, atvaino par to. Par ko tu tagad atvainojies? Vispār zini ko? Ej un pasaki Gunāram Mildai, ka es tūlīt būšu lejā kafejnīcā. Ej. Jā, bet ja es tev varu kā palīdzēt, tad tu man sāki, es tev palīdzēšu. Vispār, zini, tu vari gan man palīdzēt. Tu tur lejā sēdi pie tā reģistratūras galdiņa, tu man varētu pateikt par Aivaru visu, kur viņš iet, ko viņš dara. Vienmēr sakot, visu. Protams, paskatīšos, jā. Un es arī zinu, kāpēc tev tas ir vajadzīgs. Kā? Aivars taču ir Edgara tēvs. Saki, tu viņu tā patiešām mīli? Tā pa īstam? Tu zini, man ar te viens puisis ir iepaticies. Bet, to es tev pēc tam vēlāk izstāstīšu. Čau! Čau. Tā, beidzot es tos līgumus esmu atradusi. Tev šodien burtiski staro enerģiju. Var just? Jā. Ko tu dari, lai uzturētu sev tādā formā? Benzīnu dzer? Es domāju, tos enerģijas dzēriens. Ivo, tie taču baigā īni sāks dzert, paliks atkarīgs. Tu izskaties tā, it kā būtu atgriezusies no kāda fantastiska ceļojuma. Goda vārds. Ivo, tu slikti pazīsti sievietes. Mums sievietēm šis tas cits ir svarīgāks par kaut kādiem tur ceļojumiem. Silvija. Beidz, ko? Es iemīlējusies? Nē, tu man pasaki. Tu pasaki man kā draugam, kurš tas laimīgais. Silvija. Tiešām? Vadims.
Jā, kopš mūsu mazie ir saslimuši ar veibakām un aplipinājuši arī Vadimu. Tu esi viņu teikt redzējis? Nē, paldies Dievam. Tikai nesāc smieties, kad satiksi. Viņš viss ir nokrāsots ar briljantu zaļo. Praktiski sēž mājās un visu laiku pavada tagad kopā ar mani. Ak tā. Man ir tāda sajūta, ka ir atgriežusies vecie laiki, kad viņš man tikai sāk pievērst uzmanību, kad viņš sāk man lenkt. Nu, prieks. Tikai galvenais redz, ka... Kas ir galvenais? Nu, nekas. Nu, ja jau sāka, tad runā. Es negribu sagraut tavas ilūzijas. Kāpēc ilūzijas, Ivo? Nu, runā. Nu, ja jau esi sācis, tad runā. Tas, ka Vadims ir labs pret tev un bērniem, vēl nenozīmē to, ka viņam ar Rasmu viss ir beidzies. Vakarkungs, man jums ir jāatvainojās, tāpēc, ka es neko vēl neesmu paspējis izdarīt. Bet Aivars Petersons ir uz mani dusmīgs, tāpēc, ka viņš uzskata, ka es esmu nodarījis pāri viņa nēlam, tāpēc mūsu plāns nestrādā. Es nevaru neko izdarīt. Tad jums būs jādomā kaut kas cits. Jā, es arī domāju. Es negribēju, lai Edgars aizbrauc uz Angliju, bet es taču negribēju nodarīt pāri arī jūsu vietai Helēnai. Nu, sakiet kaut ko. Tūlīt pat nomierināties. Nu, viss. Es nevaru nomierināties, ja es nezinu, kas ir ar manu papu. Es nevaru nomierināties. Ar jūsu tevam viss ir kārtībā. Labāk uztaisiet man 2 kokteļus. Man te ir paredzēta tikšanās. Nē, iztiksim bez kokteļiem. Aiziet uz virtuvē un atnesiet kādus salātus un uzkodas. Jūsu papiņš dzīvs un vesels. Nu, labi, ej. Labdien, Rasma. Labdien, Vadim. Lūdzu. Tūlīt Marta mums atnesīs kaut ko garšīgu. Nu. Es domāju, Ivo, ka šoreiz tev nav taisnība. Jā, Vadimam ar Rasmu bija romāns un nopietnas, bet es domāju, ka tur viss ir cauri. Es nebūtu tik pārliecināts. Tev ir kaut kas konkrēts, tad saki. Redz, atšķirībā no tevis man ir viena priekšrocība. Manā klātbūtnē Vadims un Rasma nav tik uzmanīgi. Un man gadījās dzirdēt dažas viņu sarunas, kas liecina, diemžēl liecina, piedod, bet ka viss turpinās. Viss notiek, Silvija. Piedod, bet tā ir. Ko tad viņi daudz runā? Nevis ko viņi runā, bet kā viņi runā. Viņi jau nerunā, viņi dūdo. Kas tad ir tāds sevišķi? Vadims man visu pastāstīja. Viņam pret Rasmu ir biznesa intereses. Un tas, ka viņai patīk mans vīrs, tas ir pilnīgi skaidrs. Es saprotu, tev gribas ticēt tam, ko tu saki, bet piedod, man tev ir jābēdina. Es nesen biju iegājis pie Rasmas parunāt par darba lietām un pie gultas mētājas kurpes, vīriešu kurpes. Nu, ļoti atgādināja tās, kuras valkā Vadims. Tad tās bija Vadima kurpes vai nebija? Es nezinu, tas 100% nemāk pateikt, bija vai nebija, bet katrā ziņā Rasma bija ļoti uztraukusies. Nervozai gribēja man pēc iespējas ātrāk dabūt ārā. Tad, ja tu tā saki, Ivo, pasaka man vēlreiz. Tas bija tu toreiz zem tās sagas, kad es iegāju Rasmas istabā. Ko tu runā? Protams, nē. Maita tā Rasma. Kā taviem puikām ar veselību? Paliek labāk. Viņi maziņi, pumpas maziņas, bet es esmu liels. Kāds te būtu domājis, ka mana vecuma var slimot ar kaut kādu tādu bērnu slimību? Cilvēkos nemaz negribas rādīties. Kāpēc? Citiem vismaz jautri. Lūk, tāpēc es arī sēžu mājās. Rasma. Rasma, tev beidzot vajadzētu izlemt, ko darīt ar savu viesnīcas daļu. Tas, ka man joprojām ar Silviju jādzīvo kopā vienā mājā. Es tādu tieši sakarību neredzu starp manas viesnīcas daļas pārdošanu un Silvijas šķiršanos. Es esmu gatavs parakstīt visus šķiršanos dokumentus. Bet ko tas dos? Ja arī pēc tam jums abam ar Silviju gandrīz katru dienu būs jāsatiekas.
Tu nemānies par to gatavību parakstīt dokumentus? Nemānies? Nu, kāpēc lai es manītos? Pusdienas pagaidīs. Mēs aiziesim uz tavu istabu. Es esmu noilgojis pats tevis. Tā, salātiņi ir gatavi. Tas ir labi, ka jātais uz pasūtījumu. Tas zina, ka viņi ir svaigi. Ka pa nakti nostāv leduskapī, tā nav laba lieta. Protams, labāk taisīt uz pasūtījumu. Tu tik nogurus izskaties, ko? Tu šorīt maiņu arī nokavēji. Tev kaiš kaut kas? Šobrīd viss ir kārtībā. Pirms pusstundas gan man likās, ka viss ir beidzies. Kas beidzies, bērniņ, kas? Man likās, ka es esmu zaudējusi pašu tuvāko cilvēku savā dzīvē, bet nekas. Izrādās, ka vēl ir laiks, ka vēl var kaut ko darīt, vēl var glābt. Spriedums pagaidām atlikt. Tu runā par savu tēti, jā? Vai te viņš tiešām atkal mēģināja taisīt pašnāvību? Vai es nezinu? Mīļo, bērniņ, es kaut kā gribētu tev palīdzēt. Es nezinu, es aizbraukšu pie viņu uz māju, ko? Es uztaisīšu viņiem pusdienas. Un tāds riktīgs, es sacepšu kartupeļus, es gaļus sacepšu kaut ko tādu spēcinošu. Paldies, Milds kundze, bet šoreiz man pašai jātiek galā. Nu, redz, bērniņ, jā, nu labi. Bet tu ienāc pie manis atkal, ja tev ir ļoti grūti, jā? Sarunāsim. Turies. Jā, Ivo, jā. Nē. Tieši otrādi vajadzēja. Ja tu man nebūtu pateicis, tad tu būtu rīkojies nepareizi. Muļķības, kādas muļķības, ko tu runā? Tieši tā arī rīkojas īsti draugs. Galu galā man ir apnikusi šī neziņa. Es gribu noskaidrot, ko mans vīrs patiesībā dara. Sam. Rasma. И у тебя деловые бумаги здесь были. Tad tāds ir tas biznesa flirts. Tad tā tu ar viņu negūli. Я искал печать. Nu ko, pavingrosim drusku. Padzīsim nost riepas, uzdīsim muskuļus. Es šodien jūtos nopelnījis mazliet pavingrot. Hei, nu, ko tu tavs varnais plāns ieriept Vadimam, atņemot viņam Silviju, jau ir izdevies? Nu, gandrīz vēl kāds solīts jāiet, bet galvenais, ko esmu izdarījis. Esmu salaidis ragos visus trīs - Vadimu, Rasmu, Silviju. Lai kombinators. Nu, patiesībā tā bija veiksme, tāda veiksme. Iedomājies, Silvija pieķērus Vadimu Rasmus istabā. Es tikko gāju garām. Nu, tagad tur iet karstu. Protams, augsne bija sagatavot, bet ka man tā paveiksies. Es necerēju. Es nesaprotu, ko tu īsti gribi. Salaist viņus ragos, dabūt Silviju vai arī atpakaļ Rasmu? Viss, ko tu tikko minēji. Un plus vēl, lai man par to visu samaksā. Kāds 10% no smukas summiņas. Aha, un tas smukā summiņa ir tik liela, ka 10% ir diezgan daudz. Tu esi ķeneris. Visu ķer no pirmā rāviena. Kā jūs te, Silvija, iekļuvāt? Durvis taču bija aizslēgtas.
Es negrasos jūs priekšā te taisnoties. Tas pumpainais ir mans vīrs, un jūs ar viņu likāties gūtā. Tāpēc es gaidu paskaidrojums no jums. Jā, varbūt es arī grasījos likties ar viņu gultā. Un nemaz nedomājiet attaisnoties. Un attaisnot acīm redzamo. Es nemaz netaisos attaisnoties. Un tagad, Vadim, ir pienācis laiks Silvijai pateikt, ka tu šķiries no viņas. Ko? Šķiries? Tie nu gan ir jauni, un Vadim, kāpēc es par to nekā nezinu? Vēl šorīt no rīta tu nezini, kāpēc ļoti apmierināts izkāp no manas gultas. Silvija. Vadim, tagad ir pienācis laiks izvēlēties. Es gaidu. Zini, es arī gaidu. Vislabāk būs, ja mēs par to ar Silviju parunāsimies mājās. Tātad tu nemaz netaisies no viņas šķirties? Vai nu tu tagad šķiries no Silvijas, vai arī starp mums viss ir beidzies? Tātad tu viņai esi kaut ko apsolījis. Ziniet, Rasma, es šķiršos no viņa. Tikai tas nebūs viņa lēmums, bet tas būs mans lēmums. Un ja jums vajag, nu savāciet to savu nodevēju. Tev nu gan galva strādā. Šitādu muģekli savērft. Tur ar vienu šāvienu nošau 4 zaķus. Sāpini Rasmu, atriebies Vadimam, izklaidējies ar Silviju un vēl naudu nopelnījis. Neaizmirst lielu naudu. Vāks. No tevis ir ko pamācīties, kā šeit dzīvē lietas kārtojamas. Goņš, es esmu tikai maza zivtiņa. Bet Rīga. Apetīti man ir, jā. Nenoliedzu. Tev nav ienācis prātā, ka vienā jaukā dienā mazās zivtiņas plāna var nākt gaismā? Tad būs ļoti daudz, kas gribēs mazo zivtiņu uzmest uz pannus un izcept. Nu, risks, protams, ir. Bet es ceru, ka tā nenotiks. Zini, kas ir galvenais, lai dzīvē gūtu panākums? Nu? Vajag cilvēkiem vājos punktus atrast. Uz punktiņiem jāspiež. Zini, tas ir tā kā akupunktūrā. Atrod punktiņu, pamasē. Ja ne, tad ar adatiņu. Tālāko cilvēks pats izdarīs. Tā, ja? Silvija! Silvija, lai ko tu arī redzēji, tas ir tikai un vienīgi bizness. Tad tu esi kļūst par žigalo, jā? Varbūt es arī esmu pārkāpis kādas robežas, kuras nedrīkst pārkāpt, bet ar manam jūtam tam nav nekāda sakara. Es nekad neesmu domājis no tevis šķirties. Bet kāpēc tu to darīji? Viena izdevīga līguma dēļ, pāris tūkstošu dēļ, pasaka, par kādu naudu pārdeva mūsu attiecības? Tie ir vairāki miljoni. Tas ir Rasmas. Viesnesas akcijas. Atļauties nobīties, nosakt un aizlaisties, kā vatām piebāstām, sirdīm un lamatām, rodas uz acīm un neredzēt, nezināt. Tāds nu ir iznākums, laiks varbūt piedos mums. Un es saku sev vēl, neaizej vēl, nesaplēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestu, tu esi mans. Es pakļaušos, kā gribētu.